Es esmu gatavs. Nē, nopietni, es esmu gatavs lielajam iznācienam. Pirmo reizi izbalsošanas krēslā sēžas par brīvdomātājs augtais Mareks Kolāts no Lapmešciema. Puisis, kurš pēc paša vārdiem vai nu ļoti patīk, vai riebjas. Es vispār esmu no cilvēkiem, kam ir mazliet grūti uztvert kritiku. Mareks ir saudabīga personība, bet tas tā labā nozīmē, jā. Man jau vispār īstenībā, man liekas, ka baigi paveicies, ka šitan visi tie dalībnieki, nav tādi, kas man uzreiz skatos un uzreiz saku, nē, ir cilvēki, kurus es pamanu, man uzreiz ir pret viņam antipātijas, te tādi nav. Viens cilvēks Marekam jau no pirmās dienas patīk īpaši – spilgtā tukumniece Samanta. Viņi dalās noslēpumos, krata viens otram sirdi un pārbauda viens otru kašķējoties un atklāti pasakot visu, kas uz sirds. Tu man esi labs čoms, tu esi man labākais čoms Okartas akadēmijā. Ja gribi apvienojies, man nekas par tevi nemainīsies dobas. Tu vienkārši vien pateici, kā man likās. Vai Mareks sauktu par čomu arī Annu? Ar šo meiteni viņa attiecības ir pavisam piņķerīgas. Vienu brīdi viņš glāb meiteni no skumjām par Kristapu. Atbildi man! Nevaru to pateikt, jo ja pateikšu, labāk es neko neteikšu. Bet jau nākamajā... Man riebas tas flamenko. Man riebas jau tā tu negribi, lai es kliedzu. saproti? Man riebas tas Viss. flamenko tavs. Es Kas nevaru tev izturēt, ir es ar nevaru manu flamenko? pagulēt. Kas tev ir ar Es manu nevaru pagulēt, flamenko? man viņš ir Kas riebas. tev ir? Okartas akadēmijas dumpinieks Mareks vispirms kopā ar Ivaru uz vairākām dienām atstādināts no nodarbībām par nogulētu vingrošanu, bet tad saņem sodu par tā saukto martīnī ballīti un ieslēgšanos 4. piepīpētā dušas telpā. Kad ar sodītajiem solidarizējas pārējie, Mareks viens no pirmajiem grimst smagās pārdomās. Šī bija vienīgā svētdiena, pēc kuras tas bija viss stulbāk izdarīt. Uz visiem jautājumiem viņš atbild tieši un arī citus labprāt nelaiž vaļā bez atbildes. Ar ko vārds uzvārds tam bija pēdējā reize? Jums ir labs seks? Ne jau velti Mareku par viedokļu līderi uzskata ne tikai Okartas akadēmijas studenti un pedagogi. Izrādās, tas ierakstīts arī zvaigznēs. Noteikti kaut kad tu mācīsi citiem, kā vajag darīt kaut ko. Tev ir tāds druska arī talants pamācīt, apmācīt un parādīt.